stāvi pacentusies. Vieni daudz laimes dzimšu. Ko, kur liet? Kādu Tā, daudz laimes dzimšanas dienā. Izvēlēs vienu vēlēšanos, kuru es tā palīdzēšu izpildīt. Izvēlēs vēlēšanos. Vai šeit Ilzas ir dzimšanas diena? Nē, šeit dzimšanas dienas viņa Pauls. Kāds Pauls? Šī taču ir Krasta Ilze. Nu, Krasta iela 9. Jā, viss skaidrs, labi, davai, ja tā. Sveiki. Vai šeit dzīvo Jāļa? Jā, šeit dzīvo Jāna, Pauls un Ilze. Un viss, ko tu vēlies. Satarās pie pajautā. Kāpēc tu aizslēdz durvis? Es aizslēdzu durvis, es neko neslēdzu. Durvis bija vaļā. Durvis ir ciet. Nu, bet kādas muļķības, kad viņi tikko ienāca? Pagaid, durvis tiešām var ciet. Nu, bet tad izlaid būs ārā. Paul, kas šitie pa jociņiem? Es te viens ar visām šitām cacām nepalīšu. Pag, es saņemu ielūgumu no Mr. X. Man arī jūtas. Nu, tātad pagaidiet. Tātad tas ir kāds, kuru mēs visi pazīstam. Jūs taču pazīstat Kārlu Apsīti. Es nepazīstu Kārlu Apsīti. Bet tāda tas ir. Nu, es nezinu, no kā tas ir. Es zvanīšu mamma. Šeit nav zonas. Nav zonas? Nu, bet kas tie par murgiem? Zonas nav. Durvis ir ciet. Un te nav logu. Logu tiešām nav. Palīgā! Nu, kliedz, un varbūt mūs kāds izdzirdēs. Palīgā! Koš! Paul, tev tiešām ir izdevies. Viņas viss ir pārbijušās. Es arī esmu pats nedaudz pārbijies. Un galds ir vienkārši wow! Malts. Ir vienkārši ideāli. Čau, kur ar reģi? Vienās ar durvīm! Ei, jalpoju pa lomu! Nē, durvis ir ciet! Nē! Redziet, kā ārot nāc. Nu, bet jubilāri nav jau pieklājīgies. Ir nu gan pieklājīgs, ne? Ziniet ko? Es nepaidu kaut kas. Es gribēšu. Kāpēc durvis ir ciets? Es nevienu nepazīstu. Kas te notiek? Mēs te nevienu nepazīstam. Ok, labi, Eģi, derībās tu uzvari. Dabūs man planše. Bet tagad lūdzu izlaikt man. Tātad tu esi vainīgs, uz ko jūs sadarējāt, lai būs ārā. Tātad tie ir tavi stulbības, un tev nav tiesība mūs te turēt izlaid mūs ārā. Es tak tevi te neturu. Labi, visi izlaikt man ārā. Jūs vēl par to pašu? Kas viņiem notika? Viņi nekust. Vai viņi ir biruši? Aplusti, viņiem ir jāpārbauda puls. Pati pārbaudi. Viņiem ir jāveic mākslīgā elpināšana. Kurš māk? Tā arī. Ziniet, tas tiešām nav smieklīgi. Viss tā jau bez jūsu palīdzības ir pārbijušies. Labāk būtu domājuši, ka mums tik no šajienes laukā nevis ķēmojušies. Jūs varat sākt normāli runāt? Pagi, tagad mierīgi lēnām mēģiniet parādīt, kas ar jums notika. Jūs Abi divi. paņēmāt ēdienu, apēdāt. Nokritāt. Tagad jūs nevarat. Balsi kaut nezaudē balsi. Pagaid, es kaut ko līdzīgu esmu redzējusi filmā. Viņiem bija jāatrod atslēga. Jums ir jāatrod atslēga un lādīte, kurā ir paslēpta kolba ar maģisku eliksīru, kurš palīdzēs atgūt valodu. Nu, gan precīzi. Ko jūs stāvat? Sāciet meklēt! Stāvs, kur nevar atrast atslēgu? Es atradu! Ir! Labi, atslēgu mēs atradām, bet kur ir tā lādīte? Ir! Atradu! O! Pagaid! Ņem tā rinda! Muļķības dzer taču. Nu, pasakiet kaut ko. Dēsies uz mājā! Super! Ew! Ko neredzu? Paliek gaisma! Atradiet kāds gaismas
Vienīgais veids, kā varat izdzīvot, ir atrast kādā slukturīt, iespīdināt čūskai acīs, lai tā sastingst. Meklējiet taču ātrāk. Stop! Nekustieties! Visas čūskas reaģē uz kustību. Pārvietojamies ļoti, ļoti lēni. Ev, pagaid, kādam ir taču telefonā aplikācija ar to gaismu? Jā, man ir. Tad spīd. Kur tu esi? Tā. Ev, Nopietni. Ko? tā jau arī es domāju. Tā taču nav īsta čūska. Jā, arī ir. Es jau domāju, ka te viss ir saplānots. Ok, labi. Tagad tu un tu atklāj savus pēkšņus. Es abus pieķēru. Tu stulbs esi, tu vispār domā, ko tu runā? Tas viss bija pa īstam. Jā, jā, mēs jau noticējām. Es jau nobijos no tās čūskas. Es neko nezinu par to čūsku, bet balsis bija pazaudējis pa īstam. Jā, sāc vēl raudāt īstas asaras, akt, visi atradusies. Es jau arī varu paņemt mierīgi aiziet, ne kaut ko apēst. Nē! Bet man vajag palikt mēst. Redzi, viss kārtīgi. Labi, Edž, tagad būtu tikai godīgi, ja tu sevi atklātu. Es tev pieķēru. Kā negribu pievienoties? Tik ātri jau tas nenotiks. Saprotu, ka te būs jākot kāds laiciņš sarīkot vai... Nē, tu taču... Pārši. Vāsja! Vāsja! Vāsja? Vāsja! Beidziet jokoties, tas nav smieklīgi. Vāsja! Kas tur notiek? Es gribu mājās. Laidiet man ārā. Es teicu, ka nevajadzēja ēst. Es nesaprotu, kā viņš to visu dabū gatavu. Kāds viņš? Tu zini, kas to visu dara? Paulam ir dažreiz tāds sviestēns idejas galvā. Tu esi droši, ka tas ir kaut kāds Pauls. Es nevienu tādu nepazīstu. Nu pagaidiet, nu padomājiet labi. Mēs taču katrs nācām pie kāda cita. Nu jā, es nācu pie Jānis. Un es domāju, ka man ielūdz Emīls. Nu, un es domāju, ka tas ir Kārlis. Nu, bet sanāk, ka tas nav neviens no viņiem. Nu, Balts, jūs dzirdējāt Balts? Protams. Jep, un mēs kā idioti pildījām visus viņas noteikumus. Vāsja! Bet balts vai viņa ir neko nav teikusi. Nu, jūs tiešām nerakstaties. Vāsja! Nu, bet meklējam tad atslēgas. Kāds vēl atslēgs? Paga, tiešām, varbūt atslēgas durvīm ir kaut kur tepat, tikai mēs vēl neesam meklējuši tāpat kā tas eliksīrs. Tiešām. Blīn, Paul, man šitie visi tā pociņi noriepušies. Paklausies, ja tas ir tas tavs trakais draugs Pauls, atceries kādu situāciju runā ar viņu. Nu, tu stāvi, nu. Tas taču parunā. Paul, mēs esam bijuši draugi no pirmās klases. Nu, piedod, ja toreiz es aplaistu to stiklu, bet neatzinos un tev mājās sabāri. Piedod, tā gadās. Nu, piedod viņam. Nu, kā negadās? Man šķiet, ka mums visiem ir jāizstāsta. Man šķiet, ka mēs visi šeit esam, tāpēc, ka mēs esam izdarījuši kaut ko sliktu. Nu, jo filmās tā bieži notiek. Izlejiet, kuri jūs man atdosiet pirmo, ja 2 minūšu laikā. Viņa runā. Viņa runā. Vāsja! Vāsja! Izlejiet, kuri jūs man atdosiet pirmo, ja 2 minūšu laikā neizlemsiet, tad viņi neatņems runas spēju un visiem kopā nāksies iepazīt manu patieso dabu. Es nezinu, es gribu mammu. Ko viņš no mums grib? Mums vairs nav daudz laika. Darām taču kaut ko. Kaut gan. Ko gan mēs varam izdarīt? Mēs pat viens otru nepazīstam. Pagaidiet. Jūs taču nesākat tagad domāt par visām šitām upurēšanās lietām, pareizi? Es nedomāju, ka tā būtu laba doma pakļauties viņa ultimātam. Nu, ir noteikti ir jābūt kaut kādam citam risinājumam. Kādam?
Varbūt mums katram ir jāizstāsta kāds slikts darbs, ko mēs esam izdarījuši. Jā. Es mammai vienreiz paņēmu naudu no makā. Nozagi. Jā, nozagu. Visi laidiet mani ārā. Nu, bet stāstiet, jūs arī es vairs te nevaru atrasties. Ne jau visiem izcili stāsti kā tev. Un tu domā, ka es ar to lepojos. Un tātad, kuru jūs man atdodat? Pirmais tu nedosi daļus, ko tu brīvi! Viņu tā nevar runāt. Nu, bet tad saķeramies visi. Ziet. Es neesmu Pauls, un tie pārējie arī ne. Bet pirms izsakiet vēlmes un viedokļus, padomājiet, kas notiks, ja jūsu vēlēšanās piepildīsies. Ja man kādreiz būtu iespēja, es reāli gribētu spēlēt šausmenē. Es ar mammu vakar skatījos filmu par draudzību. Tas bija reāls stulbs. Tu skatījies šausmēni, kas gāja pa TV6. Wow, es vakar noskatījos tik foršu filmu par zombijiem. Man naktī bija gulēt baili, bet man vienalga tik ļoti patika. Vakar redzēju baigi labo filmu par maniekiem. Tik forša! Mēs vakar ar draugiem mēģinājām izsaukt melno dāmu. Bija drausmīgi garlaicīgi. Uz redzēšanu!